Šeit neliels video par Shenzhenas spoku maiņām. Šis ir taisīts pa nakti, bez sērijas numuriem un vispārējā. Šis ir taisīts pa dienu. Nāk ap 2 no vienas rūpnīcas. Es nezinu to loģistiku. Viņi nenāk, protams, arī vienā laikā. Šis varbūt ražot pirms gadiem vai kā, bet viņi noteikti nāk no vienas rūpnīcas. Es nezinu, kurā brīdī uzliek to zīmīti. Un apskaties, un, protams, šitos te var aģikā dabūt pa tricāriku, un šitie nemaz no īpaši dārgāki, bet, šos tu sourcē pa reāli no tās Ķīnas firmas un tādā veidā. Apskatāmies, kas viņiem ir iekšā. Reku ir nakts maiņas darbiņš. Jā. Un reku ir dienas maiņas darbiņš. Un, kad es saku nakts maiņa, tad tas reāli ir neoficiālā, ja? Šitien viņi taisa visu quality control, visu pārējo tur un tā tālāk. Un zinu, quality control nav tik svarīgs, kā tas liekas. Ja? Šeit viņi netaisa quality control neko, viņiem viss ir pieejams, rūpnīca ir pieejama, injection mold ir, viss ir. Viņus fikso sataisa vēl pa naktu un notirgo. Rekur. Es mēģinu apmēram kaut cik līdzīgi attaisīt, ja? Redzi, ko viņi pa naktīm nedara. Viņi neuzliek, teiksim, šitos ferīti gredzenes, ja? Kāpēc? Lielāks laiks ir vairs čakarējies, tur izvilkt cauri to visu darīt, ja? Viņi pa tiešo, vienkārši savieno, ja? Vadiņi ir tie paši. Es nezinu, kā lai uzsver, paskaties, redzi, reku, injection moldā ir rakstīts Yahoo, ja? Tas ir fakeajā, un šis ir īstajā. Tas ir pilnīgi viens un tas pats injection mold nāk no vienas un tās pašas iekārtas. Ko viņi vēl ekonomē? Rekur, šeit viņi nelodē virsū to, kas ir tas ekrāns, lai būtu labāks signāls. Tur analogija ir apakšā, ja? Neviens jau nepiekāsīsies tik ļoti un atkal. Tas ir čakarīgāk viņi tur uzlodēt. Viņi tur kaut kādu savas sekundes uz to ietaupa. Un tad viņi tā, teiksim, nav tā, ka tur ir materiāli savādāk vai kas. Tas pārējais vienkārši šitā taisa pa dienām, sūt prom. Šitā taisa pa naktīm, arī sūt prom. Dubult pēļņi. Paskaties, redz, šeit, piemēram, tāda interesanta lieta. Lai dabūtu bateriju ārā, tur ir tāds caurums izgriezts. To griež pēc tam, viņš nenāk no tā injection mold ārā, ja? Tas ir gan fakeajā, gan īstajā. Tādā veidā tu var zināt, ka tas ir tas ražošanas process, ja, un viens un tas pats. Jo, ja viņiem būtu cits injection molds, tai plasmasai, viņi šito tad nākošajā versijā jau būtu uztaisījuši. Tas caurums tur ir, lai tu varētu izbāzt bateriju ārā un tādā veidā. Bet savādāk funkcijas pilnīgi vienādas. Firmvārs viss pilnīgi vienāds un vispārējais. Var jau lietot arī šo. Te vienkārši vairāk, kas parāda to uzskatām interesanti, kā tad viņus ražo un no kurienes rodās tie fake. No turienes, kur īstie.